Sveiki! Lai nosvinētu savu pirmo komentāru YouTube no kristieša, kurš ieteica man pievērsties Jēzum un iegūt veselas mieru, es nolēmu uztaisīt video, kā atkristīties un kā tikt vaļā no baznīcas egregora un no piesaistes kristietībai. Man ir bijuši komentāri, protams, ļoti daudz manā Facebook Ragana Līgo grupā, man ir bijuši cilvēki, kuri man uzbāžas ļoti daudz, liela pieredze, bet, es domāju, ka to jūs jau tā kā, ja jūs kaut ko tādu darat līdzīgi kā es, jo cevišķi atklāti, tad, protams, jūs būsiet ar to saskārušies, vai, cerams, vismaz ne ģimenei, kas ir ļoti smags jautājums, bet, jā. Vispirms ir vajadzīga sagatavošanās pirms tam, un kas ir jāpanāk, ir jāiegūst pilnīga pārliecība, ka jūs to vēlaties. Un jums var pirmajā brīdī likties, ka jums tāda pārliecība jau ir. Jūs zinat, ka jūs vēlaties vai pievērsties pagānismam vai kādai citai reliģijai, vai vienkārši, kļūt par agnostiķi, bet jums tā kristietība tomēr tā kristība, tas, ka jūs esat nokristīts, jums tomēr traucē. Un šis ir tieši tiem cilvēkiem, kuri ir kristīti. Tas nav, lai tiktu vaļā vienkārši no kristietības ietekmes, tur ir citas lietas jādara. Bet šis sākums, tas pat attiektos arī no tā, ja jūs vienkārši vēlaties atbrīvoties no tā kā emocionālās piesaistes, no kaut kādām enerģijām, no visa kā. Jo es neiedziļināšos jautājumos par to, kādēļ, lai jūs vēlētos to darīt, ko jūsu vecāki visticamāk ir izlēmuši jūsu vietā un ir jūs nokristījuši pirms jums nejautājot. Es zinu, ka ir konfesijas, kurās sagaida, kamēr cilvēks ir pilngadīgs un tikai tad var kristīties, kas, manuprāt, ir ļoti sakarīgi, bet, mums ļoti daudziem ir uzspiesta šī kristība. Man nav, es neesmu nekad bijusi kristīta. Bet ļoti daudziem cilvēkiem, ko es pazīstu, ir bijusi šī problēma, un ir tā, ka lai gan Jahve un Jēzus un Jauno Mariju un visi arī svētie vai kādi, viss, kas saistīts ar kristietību, tas visas ir tādas pašas dievības kā jebkuras citas, kā pagānu dievības, kā jebkuras reliģijas dievības. Viņām nav lielas atšķirības un tas ir tas, kas tas ir un, protams, kā viņi Kristu tur gar zemi bļaudami jau un kā tas ir vienīgais Dievs un vienīgais Jēzus un tam līdzīgi un citu dievu nemaz nav blā, ja? Bet, tas nav mans viedoklis un es domāju, ka tas nav arī jūsējais viedoklis, ja jūs skatāties šo kanālu, un, protams, tie, kuriem patīk uzdevāsties. Tā piesaiste ar kristību ir spēcīga šim te egregoram, šim te informatīviem laukam, visai šai domāšanas sistēmai, un viņa var jūs ietekmēt. Jā, ja jūs vēlaties praktizēt, tad, kā lai saka, Jahve pats ir teicis, viņš ir greizsirdīgs Dievs, viņš citus negrib, viņš negrib citas prakses, viņš grib, lai tikai klausa viņam. Kā tas ir arī citās dažās reliģijās, bet pagāniem bieži vien ir bijis interesanti pastīties uz citiem, sinkretizēt dievības, savas un pievērsties pat paņemt kādu citu, blakus esošās kaut kādas valsts. Protams, kristietībā tā nebūs. Un kā jūs varat gatavoties, tad tie ir iemesli, jums noteikti ir personīgi iemesli, bet tas ir tas, kāpēc vispār to dara, nevis vienkārši pievēršas pagānismam vai kaut kam citam un vienkārši ignorējat to, ka jūs esat kristīts, bet kāpēc tas vispār būtu vajadzīgs, ir, lai tiktu vaļā no piesaist šīm konkrētajām dievībām, jo jūs ar viņām, jā, ir arī kristīgās raganas, bet viņas bieži vien neatkristās. Bet pat, ja jūs vēlaties saglabāt saikni ar kādu no šīm dievībām, kristība ir diezgan stipra lieta, un viņa jūs vilks atpakaļ, un viņa jūs piesaistīs divām lietām, kas ir galvenās kristietībā, kas ir kauns un vainas apziņa. Tas ir tas, kā cilvēki tiek iespaidoti, caur ko viņi tiek manipulēti, un caur ko viņiem vajadzētu, tā kā dzīvot, jo mēs visi esam grēka pilni, ja, kā mēs to zinām. Bet, protams, sabiedrībā, kurā apkārt ir ļoti daudz nekristiešu, kā tas ir Latvijā, un arī tur, kur ir vairums kristiešu, bet ir arī nekristīgie, tas viss kaut kāda pazemība, palīdzība,
kaut kā mūsdienās gandrīz liekas pazudis, ja, tā kā lasot kaut kādas grāmatas no senākiem laikiem, var redzēt to kaut kādu pazemību, palīdzību citiem, kaut kādas labās īpašības, kaut ko tādu, ja. Tad šobrīd viss ir aizgājis vienkārši pilnīgā iedomībā, drausmīgā augstprātībā par to, ka es esmu iegavis šo pareizo dzīves ceļu, un tu tur kaut kāds nonāk sellē, fuj, kaut kāds pēkaka, ja, tā kā bērnišķīgā pilnīgi veidā, ja. Un tas ir īstenībā tas, ko es redzu, ja, tā kā tie cilvēki, tas nav manis dēļ, kāpēc viņi mēģina mani pievērst Jēzum. Tas nav par mani, viņiem vispār pilnīgi nerūp par mani, viņiem galvenais ir rūp vienkārši izcelt sevi, tā kā pateikt to pareizo lietu, un justies, ka tāpēc, ka konspirācija teorijām, es viņu salīdzinu ar konspirāciju teoristiem, ka ir pilnīgi izpētīts un pierādīts, ka konspirāciju teorijām, tādām, es domāju, trakajām diezgan tiešām, tur galīgi plakanā zeme, ja, un tur viss kaut kas traks, ka šie cilvēki, viņi vienkārši vēlas būt īpaši, viņi grib to sajūtu, ka viņiem ir kaut kādas zināšanas, kādu citiem nav, un ka viņi ir kaut kādā veidā labāki. Un tas ir tieši tas pats ar kristētību, kāpēc viņi šādi bāžās virsū cilvēkiem, kuram tas nav vajadzīgs, kur to nav prasījuši, kuram to nevajag. Ir vienkārši tāpēc, man ir kaut kas tāds īpašs, un es esmu augstāks par tevi, un es tagad tevi mācīšu, un es tevi uzbāzīšos, un es tev pierādīšu, cik es esmu kruts un varens, jo esmu izdarījis pareizo izvēli. Tur nav nekādas atšķirības, tas ir tāpat sazvērstība teorija vien ir psiholoģiskā veidā, protams, ka kristētība ir ļoti dzīves saknes un ļoti gara vēsture un tam līdzīgi. Tieši tādēļ viņa ir ļoti enerģētiski, teiksim, spēcīga sazvērstība teorija. Šie cilvēki bieži vien tiešām ir ļoti izskolotām smadzenēm, un es, piemēram, nekad neeju virsū kaut kādos kristiešu fórumos kaut kur tā kā izplatīt savu patiesību, es nekad mūžā to neesmu darījusi, es nekad nevienam kristietim neesmu vispār personīgi, izņemot, viņš man pašai uzbrūk, neesmu mācījusi kā dzīvot, es vienkārši lieku viņus mierā, bet kristietības ideja ir jājāk, ka tā ir vienīgā pareizā izvēle, un, cēli izsakoties, viņiem vajadzētu mēģināt atgriezt dvēseles, kurām būs selles mokas, kas izklausās ļoti cēli, un varbūt senākos laikos tā arī ir bijis, bet es pilnīgi neko tādu neesmu redzējis jau ļoti, ļoti sen. Tas viss ir aizgājis pasīvai agresijā, aizsardzības mehānismos, tāpēc, kā viņi zaudē savu varu visā pasaulē, kristētība samazinās. Labi, ir dažas vietas, tur Āfrika un vēl šur tur, kur diezgan aizvien, diemžēl, šie cilvēki tiek pakļauti šiem te vainas un kauna reliģijai, bet rietumvalstīs un ļoti lielā daļā citas pasaules samazinās kristētības spēks, un viņi nonāk tādās kā aizsardzības pozīcijās, kas, protams, izsauc visus, kā cilvēkiem aizsardzības mehānismus, ja tā kā uzbrukums citiem, tur tā kā, kaut kādu tādu. Mēs te bijām varenie un krutie, ja, un pēkšņi tā kā izrādās, ka vairs tā nav. Un, baigi grūti, ja, es saprotu, psiholoģiski īstenībā ir smagi redzēt, kā tas vairs nenotiek. Un tad tā, jebkura vismazākā kaut kāda lieta, kas bija saistībā ar to, ka mēs varam palīdzēt izglābt cilvēku dvēseles, vai mēs vispār varam veikt kaut kādu labdarību, tas viss ir aizgājis pilnīgi otrajā plānā un ir vienkārši. Tu atļaujies atkal man pierādīt, ka es vairs neesmu tas kundziņš, ja, kurš varēs citus dedzināt sārtā un tā kā valdīt, ja, tu tā kā atkal man pierādi to, ka mēs esam zaudējuši šo varu, mēs vairs neesam tā kā tajā virsotnē un to aizskar manu pašluknumu, kurš īstenībā ir pilnībā aizstājis jau kādu kristīgo pazemību. Kā tikt vaļā no tā visa, lai jūs paši neatrastos iekšā šajā tas ir psiholoģijas jautājums. Tas nav tik daudz, protams, arī maģiskais, bet es domāju, ka ar to jūs paši tikuši galā, kāpēc jūs vēlaties nomazgāt šo kristētību un kāpēc jūs vēlaties tikt no viņas vaļā. Un tur ir jāiziet cauri tam, lai jūs esat pilnīgi droši par to, ko jūs darat, lai jums ir skaidrs šīs lietas, kā tas notiek un kāpēc jums tas būtu jādara, un lai jums būtu liels darbs izdarīts ar kaunu un vainas apziņu, ko kristētība iedzen, par to, ka jūs neesat tā kā
būtnes ar citām būtnēm, bet ka jūs esat grēka pilns kaut kāds piedzimāt jau nepareizs un slikts un tam līdzīgi. To mēs visi zinām. Es domāju, ka tik tālu jūs noteikti katrs varat iedomāties. Var iet mēģināt savu vārdu dabūt ārā no baznīcas grāmatām, jo tur visi kristītie tiek iegrāmatoti. Bet es jums varu pateikt, ka tas var būt ļoti grūti. Viņi negrib to darīt. Jo kristiešiem viņiem maz rūp īstenībā, vai tie cilvēki tiešām tic, ja tam, kas notiek. Viņiem galvenais ir, viens ir, lai kaut kādā brīdī kāds parādītos baznīcā, jo baznīcas draudzes pilnībā iznīkst, ja tā kā ļoti daudzās vietās pameza baznīca, neviens vairs nespēja viņus uzturēt, ir vietas, kur notiek dievkalpojumi reiz 2 nedēļās, reiz mēnesī, bet retāk, ja tā kā, un tās draudzes, tas viss iet uz leju, ja tā kā. Un arī tad, kad taisa statistiku, lai pierādītu, ka Latvija ir kristiešu valsts, ja, tā kā tie, kuri ir ierakstīti šajās es nezinu tos konkrētos terminus, jau ir kaut kādās baznīcas grāmatās, ja, viņi skaitās kā kristieši, un viņi var rādīt, redziet, cik mums īstenībā ir daudz cilvēku, lai gan ļoti daudz daļu no viņiem pilnīgi vairs nerūp, viņi arī, piemēram, ir vienkārši bērnībā nokristīti, un tas ir viss. Viņi varbūt nekad nav spēruši kāju vispār pieaugšā vecumā baznīcā. Un tikai vecāki viņus tur ir vilkuši, ja? Un pēc tam viņi paši ir izvēlējušies kaut ko citu, bet kristiešiem nerūp tādas lietas, ja kaut kāda īstenība vai patiesība, viņiem vienkārši vajag jūsu vārdu. Un viņi cīnīsies ļoti traki, un tas ir, es zinu cilvēks, kuri ir gājuši, lai viņus izsvītrot no šiem te sarakstiem. Jūs varat ar tādu emocionālo manipulāciju saskarties ar draudiem, reāli ir vienkārši ar bļaušanu, ar rupju lamāšanos, tas ir viss kā, es neuzskatu, ka tas ir vajadzīgs. Jūs varat to darīt, ja jūs to gribat, un, protams, būtu taisnīgāk, ja tajās baznīcas grāmatās būtu tikai tie, kur reāli ir draudzē, un kuri praktizē kristietību, tā kā viņi būtu jāpraktizē, esot draudzē, jo tas ir tas, kā kristietībai būtu jānotiek, nevis tu sēdi viens pēc mājās, nes kristietis, jā, izņemot to no citas izvēles. Bet es saku, viņiem kaut kāda patiesība neinteresē, viņiem vienkārši vajag šos skaidrus, ar kuriem viņi pēc tam var plātīties, cik Latvija ir kristietīga valsts. Varat to darīt, bet enerģētiski tas nav tik svarīgi. Jums var iekšēji likties, bet enerģētiski tam tik lielas nozīmes nav. Tad ir vēl viena lieta. Nevajadzētu reizē darīt šo te atkristīšanās rituālu un iniciāciju kaut kādā citā lietā. Piemēram, jūs vēlaties sevi iniciēt kādā pagānu praksē vai vienkārši par raganu vai citā reliģijā vai vienalga, nevajag to darīt vienā reizē. Tās ir vienkārši divas dažādas lietas un jums vajadzētu koncentrēties tajā brīdī, kad jūs kaut kur ejat iekšā, tikai uz to. Nevis jūs tā kā reizē ejat šo te atkristīšanās rituālu un tad uzreiz pārmetaties uz otru. Tas nebūs pareizi. Jums vajag katrā reizē koncentrēties uz to, kas notiek. Jūs varat šim te rituālam, ko es aprakstīšu, pievienot visu kaut ko. Jūs varat likt tur ap kaklu pentagramu vai citu kaut kādu pagānu vai citu simbolu. Jūs varat saģērbties kaut kādās rituālajās drēbēs, jūs varat dedzināt ugunskuru un kūpināt kaut kādas zālītes. Jūs varat piesaukt savus tagadējos, piemēram, ja jūs ejat kaut kādu līdzīgu ceļu kā es, jums droši vien ir kaut kādi gari pavadoņi vai dievības tās, kurām jūs tagad vēlaties, ar kurām draudzēties, jo rituāls pats par sevi ir ļoti vienkāršs. Viņš strādās tikai tad, ja jūs iekšēji tiešām būsiet tikuši vaļā no šī iedzimtā grēka, jo kā tikt vaļā no iedzimtā grēka, esot vēl dzīvam, ir vienkārši neticēt iedzimtajam grēkam. Bet ja jūs iedzimtajam grēkam vēl aizvien ticat un jums vēl aizvien ir kaut kāda sajūta, ka tomēr cilvēks ir pats par sevi vienkārši grēcīgs radījums, kuram ir jāizspēj kaut kādi grēki, vai jums ir, piemēram, jūs nodarbojaties ar kaut kādu raganisku praksi, bet jums kaut kur iekšā grauž, tas kaut kādā ziņā tomēr ir slikti, ja? Mēs cilvēki neesam tik vienpusīgas būtnes, ka mēs varētu tik ļoti viegli tikt cevišķi, jūs esat ilgstošas gadus varbūt pat praktizējuši tiešām kristietību, nevis jūs vienkārši esat nokristīts un jūs tagad izvēlaties kādu citu ceļu, ja? Ļoti bieži esmu saskārusies ar cilvēkiem, man šķiet, es gribu praktizēt tā kā to maģiju, bet es, kaut kāda bremze, ja? Jums nestrādās tas rituāls, kamēr jums ir šādas bremzes un jums būs jātiek ar viņu galā. Viņš nav tas, kas palīdzēs jums tikt galā. Tā, diemžēl, nav.
tur ir citas lietas, ko var darīt, bet viņas ir ļoti bieži psiholoģiskas, plus arī, izglītoties, lasīt psiholoģiski, kā kristietība darbojas, cik ļoti viņa ir uzreizē kaunu un vainas apziņu, reizē uz abnormālu iedomību un augstprātību, uz to, ka es esmu pareizais, es nonākšu paradīzē, tu kaut kāds tur vispār pretīgs zemes tārps, ja tu tur būsi ellē, ja? Tā kā izpētīt visas šīs lietas, jums daudz kas var palīdzēt, bet jums ir jātiek galā pirms jūs veicat šo rituālu, vai arī jums viņš nestrādās. Un tātad mēs nonākam pie tā, kā to dara. Un šī būs īsākā sadaļa manā video – saulsūdens. Jūs nomazgājat nost kristību ar saulsūdeni. Vislabākais ir sevišķi, ja jūs vēlaties pievērsties pagānismam, būtu dabiskais saulsūdens. Tātad ieiet jūrā, vēlams ar visu galvu zem ūdens un nomazgāt nost. Ja jums nav pieejams saulsūdens, kas Latvijā, vajadzētu tomēr aizbraukt līdz tā jūrai, pagaidīt līdz vasarai, bet ja jums uznāk šausmīgi steigi, jūs gribat to darīt ātrāk, vai jūs nedzīvot Latvijā, un tur, piemēram, jums nav saulsūdens, ja jums ir ļoti gari piekrasts, citur tā nav, saulsūdens vanna, protams, ļoti jauki. Ja arī vanna jums nav pieejama, es ieteiktu kaut vai aiziet uz viesnīcu un noīrēt, ja tā kā tīri, kur ir vanna, un ieiet riktīgi, tādā, es nezinu, kaut vai ieliciet kilogramu sāls, ja tā kā vannā, tas viņš izšķīdīs, aizskalosies, viss būs kārtībā, ja. Nav tur jāmēra kaut kāds tur stiprums, cik ir jūrām, tāpat Baltijas jūra mazāk sāļ nekā vispārējais. Bet galvenais, lai jūs vienkārši tiešām justu, ka tas ir saulsūdens. Ja arī to jūs tomēr nevēlaties, vai jūs, es nezinu, nevarat atļauties, vai tam līdzīgi nekādi nevarat tikt pie vannas, tad iziet ārā, vēlams ārā un aplieties ar ikvīgu bļodu spaiņu saulsūdens, vai kaut vai mājās dušā, tā būtu tā secība, kā būtu vislabāk, jo, ja jūs, piemēram, nevēlaties tieši ar dabas maģiju nodarboties, tad pat ir vienalga, tad darēs arī tā vanna vai apliešanās, ja, bet ja jūs vēlaties ar kaut kādu tieši pagānismu nodarboties, tad dabiskais, vienmēr ārā, plikam dabā, tas ir visforšākais, kas var būt, un tā arī es vienkārši to nomazgāju ar saulsūdeni, kristi ar saldūdeni, nomazgāju ar saulsūdeni. Tik vienkārši arī ir šis rituāls, bet tā sagatavošanās un tiešām šī izjūta, ka tas ir tas, ko jūs vēlaties, un jūs zinat, ka jūs to vēlaties, un jūs zinat, ko jūs esat izvēlējušies. Tā ir grūtākā daļa. Un nenovērtējiet par zemu, cik īstenībā cilvēkiem var būt ļoti traki iedzīta šīs lietas, šī te vaina un bailes arī, no kaut kāda sātana pieskāriena, no kaut kāda soda, tā kā par to, ar ko jūs nodarbojaties. Nedomāju, ka tas ir tik vienkārši. Man nav bijušas tādas problēmas, jo man nekad nav bijis nekāda īpašā saskara ar kristietības, neesmu kristītais, neesmu tā kā nekad gājusi baznīcā, man nekas tāds nekad nav bijis, bet cilvēkiem, kuriem ir, kaut vai viņi ir nokristīti, bet it sevišķi tiem, kuri ir praktizējuši paši, ir ļoti grūti brīžiem. Ir grūti, un jums nav jābaidās sev atzīt, ka ir grūti, bet rituāls pats par sevi ir ļoti vienkārši, un dažreiz cilvēki jūtas ļoti, ļoti superīgi pēc tam. Tā, ka, lai jums veicas, ja esat pieņēmuši lēmumu ar kaut ko tādu nodarboties, es tiešām no sirds vēlu veiksmi, un es domāju, ka tas būs forši.